15,690 balsis Madonas slimnīcai. Tik liels ir iedzīvotāju atbalsts savas slimnīcas tālākai pastāvēšanai. Šodien akcijas iniciatori, Madonas iedzīvotāju tiesību aizstāvības biedrības pārstāvji, devās uz Rīgu, lai apjomīgos sējumus ar savāktajiem parakstiem iesniegtu ministru kabinetā. Mēs ceram, ka ieklausīsies gan veselības ministrija, gan ministru kabinets. Mēs arī uz Saimu aizrakstījām. Tas ir aizsūtīts jau, jā, tā ka, ceram, ka tiešām šoreiz nostrādās veselais saprāts un šodien mēs savu slimnīcu nosargāsim. Izrādījuši vēl nebijušu vienprātību, iedzīvotāji bija gatavi rīkoties, lai glābtu savu slimnīcu. To, ka atsaucība būs tik liela, nebija gaidījuši pat parakstu vākšanas iniciatori. Sajūta ir ļoti laba, pēc tāda labi padarīta darba, jo tad, kad mēs to uzsākām, mēs nemaz tā neticējām, ka tik daudz varētu cilvēki atsaukties, bet cilvēki bija ļoti, ļoti noraizējušies. Lai arī šobrīd lēmums par lauku slimnīcu tālāko likteni ir apturēts, madonieši nav pārliecināti, ka mainoties politiskajām nostādnēm draudi var atkārtoties, tāpēc savāktos parakstus uzskata par zināmu garantu savas ārstniecības iestādes atbalstam. Kaut maziņš, es ceru, bet ir nodrošinājums, jo es domāju, ka tās gudrās galvas, kas cels roku vai spiedīs podziņu, tomēr padomās par tiem nepilniem 16 000, ja? Tomēr mēs esam vēlētāji un uz priekšu arī būs vēlēšanas, un tie 16 000 var balsot pavisam par kaut ko citu. Šī akcija pierādīja, ka slimnīca pirmkārt vajadzīga pacientiem. Tas ir ļoti liels atbalsts, manuprāt. Citi rajoni apskauž mūs, ka mums ir tāda, teiksim, iedzīvotāju aizsardzības biedrība, kas cīnās par mums. Kā vienu no iemesliem lauku slimnīcu iecerētajai reorganizācijai, Madonas slimnīcas direktors min ārstu trūkumu valstī kopumā, kas jo īpaši izpaužas galvaspilsētas lielajās slimnīcās. Es domāju, ka lielajās slimnīcās trūkst arī kadru, un šis jautājums ir arī pacelts tādēļ, kad nav kas strādā. Un iespējams, ka cer uz mūsu kadriem, jo ārstu mums ir pietiekoši. Īpaši aktuāls valstī ir anestezologu problēma, jo tie ir vajadzīgi gan reanimācijas brigādēs, ātrā palīdzībā, gan slimnīcās, gan traumapunktos, bet viņi nav tik daudz. Jau informējām, ka parakstu vākšana Madonas slimnīcas atbalstam tika uzsākta šā gada sākumā, un jau pirmajā nedēļā tika savākts teju 5000 parakstu ne tikai no Madonas novada, bet arī no plašākas apkārtnes. Lai arī parakstu vākšanas akcija noritēja mierīgi un bez liekas ažiotāžas, vajadzības gadījumā organizatori ir apņēmības pilni aktivitātes turpināt. Solīt jau sola, ka mainīsies, un ļoti daudz ir izdarījusi 10. Saeimas deputāti Grigule, kas sola Zaļo zemnieku frakcijas atbalstu slimnīcu nereorganizēšanu. Ja būs vajadzīgs un neņems vērā, mēs arī organizēsim citas protesta akcijas, jo citādi jau pie mums laikam nemaz nevar. Paši uzsver, ka tautā ir tas spēks, tad mēs tagad arī demonstrēsim to spēku, ja neņems vērā šīs te mūsu aktivitātes.